Tā vietā, lai nogrieztu, mēs uz domas karinam noteiktu logo. Piemēram, mēs sakam, mēs tagad pārdzīvojam negatīvu domu. Atceramies. Negatīvai domai ir tikai tas spēks, kuru mēs paši iedodam. Un tagad es tev gribu pateikt kaut ko svarīgu. Ja tu sapratīsi tikai vienu patiesību, un tu jau būsi uz 75% nojaucis negatīvo domu un ticis galā ar šo negatīvo domu no savas apziņas. Tikai saprotot šo vienu patiesību. Negatīvām domām ir vara pār tevim tikai tajā gadījumā, ja tu uz tām reaģē. Lai pareizi pielietot šo tehniku, tā ir vienkārši doma. Un kaut kurā momentā sapratīs, ka tā ir tikai un vienīgi negatīva doma, un tu viņai nepiešķir spēku. Ja tevi bieži un ļoti bieži piemeklē negatīvas domas par attiecībām, un tu nesaproti, kā pareizāk izveidot šīs attiecības, jau regulāri atkārtojas vieni un tie paši scenāriji, dēļ tā, ka tu negatīvi jūti šīs domas, un attiecīgi tu domā negatīvas domas, un tu izjūti emocijas. Pietiek, vairs nevajag domāt negatīvi par savām attiecībām, tāpēc ir risinājums. Es tevi aicinu uz kursu Laimīgas attiecības pateicoties domu spēka praktikām. Šeit tu uzzināsi detalizēti, kā tas strādās tev par labu, ko tu no tā iegūsi, un gala rezultātā tu saņemsi pašu laimīgāko un foršāko savā dzīvē sakārtotu mīlestības jomu. Gala rezultātā tu būsi saņemsi bildinājumu, tu būsi apprecējusies, tu pilnībā saņemsi tieši to, ko tu vēlies. Kādai varbūt tā būs ļoti augsta pašpārliecinātība un augsts pašvērtējums. Katra saņem šajā kursā kaut ko savu. Tāpēc neslinko, ieej uzreiz manā mājaslapā, noskaties video un izvēlies sev piemērotāko tarifa plānu un tiekamies jau šodien pirmajā nodarbībā.